Sveiki! Es esmu Dāca Krieviņa no fitnes tīkla Atlētika. Šodien lauzīsim mītu par to, ka trenažieri ir sarežģīti. Nu tad ejam! Katra trenažiera ir norādīts, kādu muskuļu grupu mēs trenējam un kā šo kustību ir jāveic. Pienākot pie jebkura trenažiera, galvenais, kas mums ir jāizdara, jāuzstāda viņš mūsu augumam. Mums ir norādīti rokturi, kurus mums ir jāregulē, lai izdotos mums pieregulēt savam auguma tipam šo trenažieri. Es parādīšu piemēru ar šo trenažieri, kā ir jārīkojas ar viņu. Sākumā es pievelku klāt sēdekli, jo viņš bija ļoti tālu aizbīdīts. Tad es apsēžos tā, lai man ir komfortabli. Es paskatos uz bildītes, kā man jāstāv ir rokturim. Es viņu nospiežu un nolaižu lejā. Galvenais, lai mums ir ērti un lai mums nekur nespiež nekas. Līdz ar to es šo nomainu mazliet augstāk, lai viņš man ir potīšu rajonā. Nomainam svāru, atkarībā no tā, kāds mums ir mērķis. Muguru mēs atspiežam pret atzeltni, vēduru ievelkam, rokā mums ir balss un veicam kustību ar izelpu, iztaisnojot kājas. Ar ielpu nenolaižot līdz galam. Veicam atkārtojumus tik, cik mums ir mērķis šo kustību izdarīt. Par atkārtojumu un piegājienu skaitu mēs konsultējamies ar fitnes treneri vai arī ar privāto treneri. Mēs esam pārliecinājušies, ka trenažieri nemaz nav tik sarežģīti, un mēs esam lauzuši šo mītu.